Lai paliktu priekšgalā, Eiropai ir jāinvestē. Lai Eiropas ekonomika pasaules konkurences cīņā turētos priekšgalā, mums strauji jāpalielina investīcijas. Ieguldījumu apjoms joprojām ir par 15% zemāks nekā agrāk. Kaut arī Eiropas ekonomika jau sākusi atgūties pēc krīzes, ekonomikas izaugsme joprojām ir lēna un ieguldītāji piesardzīgi. Lai panāktu straujāku ekonomikas izaugsmi un radītu vairāk darba vietu, mums vairāk jāiegulda reālajā ekonomikā. Tātad jāinvestē jomās, kas uzlabo mūsu konkurētspēju, piemēram, izglītībā, pētniecībā, inovācijā, enerģētikā, vides aizsardzībā un infrastruktūrā. Mums arī jāpalīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo tie ir Eiropas ekonomikas pamats. Eiropas Savienība palīdz valstīm un uzņēmumiem strādāt kā vienotai komandai, apzinot prioritātes un izstrādājot risinājumus. Šīs stratēģijas centrā ir Eiropas Savienības investīciju plāns Eiropai, kas, kā iecerēts, nākamajos 3 gados investīcijām mobilizēs 315 miljardus eiro. Pateicoties šim vērienīgajam plānam, radīsies investoriem labvēlīgāka vide, paredzēts likvidēt regulējuma radītos šķēršļus un ieguldījumus ievirzīt stratēģiskām nozarēm un projektiem, kuriem ir liels potenciāls stimulēt ekonomiku. Sniedzot garantijas, kas rosinās privātos investorus, Eiropas strateģisko investīciju fonds palīdzēs projektiem iziet tautās. Plānā arī paredzēts piedāvāt padomus par tehniskiem un finansiāliem jautājumiem un izveidot portālu, kas investoriem palīdzēs sameklēt projektu virzītājus. Maziem un vidējiem uzņēmumiem būs vieglāk pieejams finansējums. Straujāka izaugsme un investīcijas, kas rada darba vietas, ir viena no galvenajām Eiropas prioritātēm. Strādājot kopā kā komanda, Eiropa var sarūpēt investīcijas, lai paliktu priekšgalā. Eiropas ekonomika. Kopā esam stiprāki!